Labdien, kolēģi! Labdien, godātie biedri, doma biedri! Mēs esam vienoti faktiski. Es esmu libānietis, jūs esat latvieši, bet esam vienoti. Kāpēc? Tāpēc mūsu asins krāsā ir Latvijas karogas krāsā. Ja mums ir tāds asin, tad mēs vienmēr bijām vienoti. Man ir gods apkalpot Latviju, un varbūt Latvijas vēsturē tas ir pirmo reizi, vai Baltika, varbūt rajonā pirmo reizi, kā tāds libānietis iejaukt Latvijas politiskajai dzīvē. Bet es gribu paliecināt jums un apstiprināt, tā netik nozīme ir cita tautība, ir nozīme mīlestība pret vietā, kur mēs dzīvojam. Dāmas un kungi, 2 dienas atpakaļ Saeima paņēma tāds imigrācijas likums, kur vienkārši ir tā, ka mēs sākam davināt tagad citi tautieši uzturēšanu atļaujā. Pašā laikā mēs aizmirsam par latvieši tūkstoši, kas dzīvo un visu laiku prasa Latvijas pilsonību. Kā mēs varam atgūt tādi cilvēki atpakaļ, ja mēs piešķirsim uzturēšanu atļaujā citi tautieši, citi valsti, un mūsu latvieši nevar braukt, kā godāti, ka viņam ir Latvijas pilsonība. Dāmas un kungi, es gribu arī runāt par integrāciju. Integrācija ir tāda lieta, ka ļoti svarīga jebkura vieta. Ne tikai citi tautieši, arī latvieši Eiropas Savienība. Ne tikai kaimiņu valsti, bet arī visu pasauli. Un tāpēc es gribu, lai tā integrācijas politiskais lēmums Latvijā nokārtot un sakārtot pēc galveniem principiem latviešu valoda, latviešu kultūra un vēsture. Es šodien gribu, es zinu, ka laiks ir ļoti īs, arī par veselības sistēmu, kur fakti ir ļoti nopietna problēma mūsu valsti. Ja mums nebūs veselība, nebūs izglītība, nebūs atticība, nebūs nākotne. Mēs esam tiešām vienoti, jo mēs esam šodien Latvijas Nacionālā teatre, kur 1918. gada 18. novembrī Latvija tika dibināta. Tā šodien tā vienotība ir tā, lai mēs vienmēr domāsim par tādas datums, kas bija 18. gadā, lai dzīvo vienotība, lai dzīvo Latvija. Paldies jums! Paldies Hosamam Abu Merī.